TV3 ziņas. Nokārtējās pedagoģu organizācija un izglītības ministrijas amatpersonu tikšanās. Šodien bija sagaidāma vēl viena prasība demisionēt Robertam Ķīlim. Taču dumpīgie skolotāji demisijas prasību vēl apmēram uz mēnesi ir atlikuši. Ķīlis pats ar vienu veselības problēmu dēļ nav ierindā. Plašāk stāsta Dāvis Valdnieks. Skolotājiem vairs nepietiek ar to, ka no 1. septembra palielināts zemākās pedagoģa algas. Viņi norāda, tas izdarīts vienkārši samazinot lielākās. Turklāt vairums skolotāji joprojām saņem 280 latus mēnesī uz papīra. Izglītības ministrija papildus līdzekļus valdībai nesot prasījusi ne tad, ne arī tagad, kad plānotas vēl vairākas reformas. Naudu vajag visai nozarei. Nav iespējamas reformas bez papildus finansējuma, tas ir visiem, man liekas, skaidrs. Un šī fiskālā disciplīna nedrīkst vilkt atpakaļ izglītības kvalitāti. Pašlaik izglītības ministrs Roberts Ķīlis atkal ir slims. Skolotāji plānoja prasīt viņa demisiju un šodien tikās ar ministra padotajiem, lai rastu atbildes, vai papildus līdzekļi tiks piesaistīti un cik daudz no tiem novirzīs algu celšanai. Ja mēs to neredzēsim, tad, protams, ir jāmaina galva, kura neprot salikt uzsvarus uz lietām, kuras kā ir jāstrādā ministrijai. Ministrija norādīja, jau panākts, ka finansējums tuvākajos gados palielināsies. Tomēr cik naudas aizies algām, pagaidām nevar pateikt, jo atalgojuma sistēma jāreformē kopumā, nevis vienkārši jāpaceļ algas visiem skolotājiem. Kopējais gan finanšu ministrijas, gan premjeru uzstādījums ir, mēs tādā veidā neskatāmies. Mēs skatāmies kādas reformas kopā ar kvalitāti. Lai sistēmu pilnveidot, ministrija strādājot kopā ar pedagogiem, jau drīzumā gatava iet pie valdības ar pēc pašu vārdiem ar jaunas izglītības politikas iniciatīvām. Skolotājs šādu atbildi neapmierināja. Man ir bail, ka jūs nostāsieties pret to pedagoģu armiju. Nē, viņiem nevajag pielikt. Viņiem nav, tam skolotājiem tajā novadā padomā, nav jaunās politikas iniciatīva. Velns par āus, alga viņam nav. Es tagad nesaprotu, vai jūs esat citā pusē, vai jūs esat ar mums izglītības darbiniekiem kopā. Ministrija centās pedagogus pārliecināt par savu uzticamību, sakot, no valdības tuvākajos gados papildus pieprasīt ne tikai vairāk nekā 30 miljonu latu. Jau panākts arī atbalsts vairākām reformām, piemēram, valsts apmaksātiem skolēnu mācību līdzekļiem. Visticamāk, ka šī saruna veidojas pietiekami asa tādēļ, ka ir lietas, kas ir padarītas, tas liekas paši par sevi saprotamas. Skolotāji gan atbildes tā arī nesaņēma. Tā ir vilšanās, jā, un galvenais, ka tā ir skolotājiem jau nav uz ko cerēt. Jo izglītības ministrijas darbinieki nezina, kāda alga būs skolotājiem ar 1. septembri. Neoficiāli zināms, ka skolotāji Robertu Ķīli izlēma pažēlot, jo viņš vienkārši nebija klāt. Viņam dots mēnesis laika. Skolotāji šodien tikšanās vietu ar izglītības ministriju pameta vīlušies. Tiesa, šī tikšanās ministram Robertam Ķīlim varēja maksāt viņa krēslu, ja sarunas būtu neveiksmīgas. Tagad izskatās, ka kaut tiešām tā arī bija. Ministra demisiju vēl neprasīs, bet skolotāji pagaidīs līdz nākamajai tikšanās reizei. Dāvis Valdnieks, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Saules vēl